Rīgas otrā slimnīca ir vienīgā specializētā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca Daugavas kreisajā krastā. Mēs nodrošinām gan ambulatoros pakalpojumus, gan arī ārstēšanos stacionārā, kā arī būtiski svarīga lieta ir neatliekamā medicīniskā palīdzība 24/7. Digitalizācijas atbalsta programmā mēs startējām ar centrālās sterilizācijas nodaļas digitalizācijas projektu, kas sevī principā ietvēra to, ka mūsu ķirurģisko instrumentu uzskaiti no manuāla procesa pārvērtām digitālā procesā, lai atvieglotu gan darbinieku aprits laiku uzskaitot šos instrumentus, gan arī, lai uzlabotu un caurskatāmotu procesu izveidotu apkopes plānošanām. Centrālajā sterilizācijā mēs ļoti daudz procesu rakstījām visus ar roku. Visus ārējos indikātoru marķējumus, visu dokumentāciju. Un līdz ar to tas ir arī efektivizēja pašu darbu procesu. Šos risinājumus sākotnēji jebkuram darbiniekam tas ir tā kā jaunums. Jebkurš jaunais ir nezināms un neapgūstams. Novērtējot tās pozitīvās īpašības, darbinieki to novērtēja ļoti pozitīvi. Pēc 5 gadiem Rīgas otro slimnīcu mēs redzam kā slimnīcu, kur ir spērusi ļoti plašus soļus uz priekšu digitalizācijas jomā. Vēlētos, lai viss aprūpes personāls ar planšeti rokā varētu pienākt pie pacienta un redzēt viņa ārstēšanās plānu digitāli, tā skaitā arī pasūtīt nepieciešamos medikamentus vai arī kādas procedūras, kas nepieciešamas veikt pacientam. Maksimāli minimizēt papīra apjomu ārstniecības procesa organizēšanā. Tātad citiem uzņēmumiem, kuri vēlas digitalizēties, ieteikt izmantot šo digitalizācijas fondus, projektus, kur palīdz atvieglotāk ieviest šos risinājumus, lai efektivizētu savu darbību, savus procesus un atvieglotu sev dzīvi.